pirmās advents nedēļa, kas nozīmē, ka jau šo svētdien ir pirmā adventa. Un ir pienācis laiks sākt pamazām gatavoties svētkiem. Un ir pāris lietiņas, kas būtu tā kā jāizdara. Viena no tām ir izgraznot māju. Un otra lieta būtu uztaisīt advents vainagu, lai jau svētdien varētu iedegt pirmo svecīti. Advents vainagu es šogad esmu izdomājis kopā taisīt ar savu draudzeni. Līdz ar to mēs vakar devāmies uz veikaliem, lai atrastu kaut kādas lietiņas, kas mums varētu noderēt šo vainagu uztaisīšanā. Neteiktu, ka šis gājiens uz veikalu bija ekstra veiksmīgs, jo mēs netikām pie svarīgākās lietas, pie vainaga pamatnes. Bet mums vēl ir laiks, un mēs to varam atrast. Bet es jums parādīšu, ko tad mēs labu vakar atradām un ko es esmu nopirkusi citās dienās. Pirmā lieta, ko esmu parādīšu, ir šāda te samtaina sarkana bante. Pirkām mēs viņu Dunī veikalā, 10 metrus gara, un maksāja 10 eiro. Un principā tas bija arī tas, ko mēs vakar nopirkām priekš vainaga. Neko citu mēs neatradām. Bet es nopirku kaut ko smuku priekš eglītes ļoti skaistā veikaliņā Berga bazārā. Es šajā veikalā iegāju iekšā un es negribēju iet ārā, jo viņš bija tik ļoti skaists, tur bija tik ļoti daudz skaistu Ziemassvētku lietiņu, rotājumu, vienkārši tiešām pasaka. Es ieteiktu aiziet uz to veikalu, iedvesmoties un kaut ko arī iegādāties, kā to izdarīju arī es. Es nopirku šādas te 5 koka sirsniņas priekš eglītes. Vienīgā problēma ir tāda, ka es nezinu, kur mēs liksim Ziemassvētku eglīti mūsu dzīvoklī, jo mums ir salīdzinoši maz vietas. Un mums pagājuši gadu nebija eglīte, bet šogad es ļoti uzstājīgi gribu eglīti. Un es esmu noskaņojusies, ka mums šogad būs eglīte, tā kā mums būs jāatrod vieta, kur nolikt viņu. Un tad vēl ir pāris lietiņas, ko es nopirku pirms pāris dienām Rimī. Viena no tām ir priekš advents vainaga šie te svečturīši, jeb sveces adatas. Tādus 2 komplektiņus mums savām ar draudzeni. Un tad vēl es nopirku šādus te 2 mežozīšu zariņus. Laikam tās ir mežozīts, vai ne? Jā, kurus mēs arī domājam izmantot mūsu vainagos. Un tad vēl es nopirku šādas te 2 LED lampiņas, kuras es plānoju likt šeit. Jūs redzat, tā mana fotosiena, es gribu tur uzlikt tā kā lampiņas. Es domāju, ka jūs saprotat manu domu. Un tad vēl es nopirku Rimī šādu te sarkanu šauro lentīti, ko es arī gribu izmantot tās sienas dekorēšanai. Varbūt vēl kaut kur izmantošu, varbūt arī ielikšu vainagā kā papildus bantīts. Tas arī no maniem pirkumiem pagaidām ir viss. Tagad tikai atliek dekorēt un skatīties, kā tad viss mums te kopā saliekās, kā arī vēl ļoti ceru, ka izdosies atrast adventas vainaga pamatni, kādu mēs vēlamies, un izdosies mums arī uzmēstarot šos te adventas vainagus. Bet to jau mēs skatīsimies tālāk video. Labrīt! Es vēl dzeru sev rīt kafiju, bet drīz vien es došos uz Dominu, kur man ir jāizdara šādas tādas lietiņas, un pēc tam es plānoju Dominā ieiet pāris veikaliņos, paskatīties, vai es varu atrast kādus Ziemassvētku rotājumus vēl, un varbūt atrast advents vainaga pamatni. Cerams. Tas būtu ļoti veiksmīgs gājiens tādā gadījumā. Tā kā jā, šodien es arī vēl plānoju sākt dekorēt māju, tā kā darbīga diena priekšā. Dodamies darīt darbiņus. Tātad es beidzot tiku laukā no Dominas. Es vienmēr, kad ieeju Dominā, man tas ir, tā kā, man izslēdzās mans GPS, mans kompass. Es neko nevaru atrast tajā veikalā. Viņš ir, es nezinu,
ļoti dīvaini, bet jā, es tur biju vairākas stundas. Es bišķiņu pāršāvu pār strīpu iespējams, bet jā, tagad esmu mājās, spaidīšu pusdienas un bišķiņu pastrādāšu, un tad es gribētu izdekorēt. Kvalitātes kontrole ir ieradusies, kur pārbauda manus pirkumus. Labrīt! Es varbūt runāšu nedaudz klusāk, jo mans draugs istabā vēl guļ, un es negribu viņu pamodināt. Jā, vakar man sanāca tā, ka es nedaudz aizstrādājos, aizmācījos, un nesanāca ne jums kaut ko parādīt, ko es nopirku, ne arī izdekorēt. Tāpēc mans plāns šobrīd ir jums ātri parādīt, ko es sapirku, un tad uztaisīt draugam pārsteigumu, ka viņš pamostās, tad te viss ir izdekorēts. Es nezinu, cik man tas ļoti izdosies, jo man patiesībā ir ļoti daudz, kas šodien jādara, bet, vismaz kaut ko pacentīsimies. Bet sāksim ar to, ka es parādīšu, ko tad es labu iegādājos. Sākšu ar pirkumiem no Jisk. Sākšu ar labāko pirkumu. Es atradu, jēj! Jā, es nopirku 2 šādus te pa 6 eiro, jo tur tagad Jiskā ir rīktīgākais atlaides. Un man ļoti patīk tas, ka šo varēs izmantot arī nākamajos gados, nebūs jāmet ārā. Varbūt jā, protams, dabīgais izskatītos smukāk, bet es domāju, šis būs ilgtermiņā ļoti laba investīcija, tā teikt. Otra lieta ir virtene. Šī maksāja 8 eiro laikam. No sākuma es domāju, ka tas ir ļoti kupls adventas vainags. Un man bija tāds, wow, rīktīgi tā kā smuki, un tad kaut kā beigās izpīpēja, ka tā ir virtene. Es izlasīju zīmītes, bija rakstīts, ka tā ir virtene. Viņa ir 1,80 m gara, un jā, tad jau redzēs, ko es ar viņu izdomāšu izdarīt. Tad es nopirku vēl vienas lampiņas, un pēdējā lieta, ko es nopirku Jiskā, ir 2 šādas te stikla eglītes, kurās iekšā ir LED lampiņas, un tagad iedegs man šeit izskatīsies diezgan maģiski, es ceru. Vienīgais man ir jāizdomā, kur es viņas nolikšu, jo par to es nepadomāju, man vienkārši ļoti iepatīkās tās eglītes, un es nevarēju nepaņemt. Bet šeit, ka katra maksāja 5 eiro, ja es nemaldos. Tad es vēl biju Maksimā. Tur visām lampiņām, gaismiņām bija tagad laikam 50% atlaidi, un tad es nopirku 3 iepakojumus ar šādām te sniegpārsliņām. Viņas izskatās šādi te. Šāda te virtenīte maziņa. Es viņu domāju vienkārši piekarināt pie loga. Manuprāt, ļoti smuki varētu izskatīties. Man ļoti patīk, ka izskatās, ka logos kaut kas spīd. Un tad vēl es ļoti vēlējos atrast Ziemassvētku pidžamu, ar kuru vienkārši pastaigā pa māju, tā kā man ļoti patīk mājas tērpi. Patiesībā diezgan grūti atrast, vai kaut kāds briesmīgs materiāls, kurā tu vienkārši svīst un nebūtu vienkārši patīkami staigāt tajā tērpā, vai es uzvalku un izskatās vienkārši krimināls pidžams uz manis. Bet tad es izdomāju, ko tur sarežģīt. Es iegāju Sinsejā un es ieraudzīju šādu pavisam vienkāršu smuku pidžamiņu. Šādas te bikses zaļas ar ziemeļbriedīšiem, un vēl bikses ir sasienamas, kas ir ekstra liels bonus, kas nozīmē, ka es varēju paņemt lielāku izmēru, un tam ir būs tāds brīvāks. Un tad vēl šādu te krekliņu, kas nāca klāt, un šis komplekts maksāja 7 eiro, un materiāls ir kokvilna, kas ir fantastiski. Un tad tagad es domāju, ka es varētu mēģināt kaut ko izdekorēt. Es domāju, es varētu pielikt pie logiem lampiņas, es varētu izdekorēt šo te sienu varbūt, un paskatīties, kurš varbūt var nolikt tās eglītes. Tā kā ķeramies pie dekorēšanas. Es esmu salikusi lampiņas, man šķiet, ka tik vienkārši, bet tik ļoti mīlīgi un skaisti uzreiz ir kaut kāda sajūtiņa, vai ne? Un tad es vēl sapratu, ka es nemāku laikam lasīt, jo es esmu nopirkusi nepareizās baterijas eglītē. Es nezinu, varbūt es pat vienkārši izdomāju, ka droši vien te būs AA baterijas. Es domāju, es viņu nolikšu gan uz virtuves galda, ēdam galda, gan arī uz darba galda. Bet
Nesākam jātiek pie baterijām. Neko daudz es tagad nespēju izdarīt, jo man nav īsti laiciņa vairāk, un jāpadomā vēl, kā varētu kaut ko te uzfrišināt, un jā, tā, lai ir tā Ziemassvētku sajūta. Un es jau sāku domāt, varbūt man šogad ir jādekorē sava palma, cik mums iespējams eglītē nav vietas, bet es vēl joprojām lieku cerības uz to, ka vismaz maza eglīti podiņā varētu nopirkt un kaut kur nolikt. Labi, es nedaudz aizpļāpājos, man ir jāskrien savos darbiņos, bet pie jums es atgriezīšos droši vien tad, kad vai nu vēl kaut ko parotāšu, vai arī jau taisīšu advents vainagu pie savas draudzenes. Tā, te top mūsu advents vainadziņi. Es jau esmu sataisījusi pāris bantītes, man šķiet, iztīsies ļoti smuki. Tagad es esmu iekāpusi savās jaunajās biksiņās, un mēs tagad tūlīt slēgsimies klāt Viktorīnai, un mums šovakar būs Friends tematikas Viktorīna, un tad jau skatīsimies, kā mums ies. Izspēlēsim to, un tad turpināsim mūsu vainadziņus. Pirmkārtām sveiciens pirmajā adventē, lai gan jums jau vairs nebūs adventa, bet, tāpatās. Novēlot sveicienu pirmajā adventē. Otram kārtām es atvainojos par apgaismojumu. Es, kā jūs redzat, esmu mašīnā, un es esmu atbrauks atkal uz Dominu. Tagad es esmu atbrauks pakaļ svecītēm, jo, jā, man nav advents vainagam. Es gan izdomāju, ka es nelikšu advents vainagā iekšā tās svecītes, bet tad jūs redzēsiet manu domu. Un, jā, jāspēr kaut kāds pārtika nākamajai nedēļai, un varbūt arī kaut kas gards šim vakaram, lai nosvinētu pirmo adventi. Es esmu atpakaļ no veikala, un paskatīsimies, ko es labu nopirku. Izskatās, ka šajā video būs ļoti daudz holiņi, tā teikt. Sākšu ar lietiņām, ko es nopirku Pepko. Vienas ir šādas te sarkanas mazas bumbiņas un vienas zaļas bumbiņas. Šīs es domāju likt virtenē iekšā karināt. Katra maksā €40. Tad vēl Pepko es nopirku lielas zaļas bumbas. Šīs maksāja €2. Skatīšos vēl, kuras viņas izmanto, bet galvenokārt man tā doma bija virtenē viņas iekarināt. Tad es vēl atradu Pepko šādas te zaļas bantītes, kuras es arī gribētu likt iekšā virtenē, bet man ir tikai 2, tāpēc, kad vairāk nebija, es biju vienīgās. Šīs maksāja €50. Un tad es vēl nopirku šādu te smuku krūzīti, no kuras dzert kakao. Es ļoti gribēju 2 šādas krūzītes, bet bija palikusi pēdējā, un viņa maksāja $2,50. Es jau, kad šonedēļ pirmo reizi, kad es biju Dominā, es ieraudzīšu to krūzīti, un man bija tāds, bļāviens ir tikai viena. Labi, tā kā, es nepirkšu tikai sev, es gribu arī draugam nopirkt, tā kā, es nepaņēmu, bet es šodien ieraudzīju atkal šo krūzīti, man bija tāds, nē, es nevaru viņu nenopirkt, viņa ir tik mīlīga, tik jūt. Ļoti mīlīgi, bet, jā. Es teicu, ka es padalīšos ar šo krūzīti, ka šī ir mūsu kopējā krūzīte. Tad es parādīšu vēl, ko es iegādājos Tiger veikalā. Tur šodien bija 30% atlaides laikam visām precēm. Es nopirku
divas šādas te bantītes, kuras es arī kaut kādā veidā gribu ielikt iekšā virtenē. Es neatceros, viņas maksāja eiro ar kaut ko bišķiņu, bet jā, šādas te divas bantītes smukas. Tad es vēl nopirku šādu te krūzīti, lai tomēr, ja dzer viens no krūzītes, tad otram arī ir smuka krūzīte. Šī gan ir mazāka, bet tāpatās man šķiet ļoti, ļoti mīlīga. Un šī gan, es atceros, viņa maksāja 3,50 ar atlaidīti. Tā kā jā, cute. Un tas laikam bija viss, ko es nopirku Tigerā. Tagad paskatīsimies, ko es vēl nopirku Ģiskā. Sākšu ar labāko lietu. Tas ir šādas te čīviņas. Man ir ļoti augsta grīda mājās, un es visu laiku staigāju siltajās zeķēs, bet es ļoti gribēju čīviņas, un vienkārši paskatījos. Tik cute. Es nezinu, man ļoti patīk. Viņas ir ļoti mīkstas, un iekšpusītē arī ir siltumiņš. Viņas maksāja ar atlaidi 8 eiro, jo tagad Ģiskā arī bija 3 dienas, nu es jums stāstīju, bija tās lielās atlaides, tā kā, jā, šāds te, es nevaru, es tik ļoti priecājos, es viņus līdzvilkšu arī kājās uzreiz. Tad es nopirku vēl vienu virteni, šo jūs jau esat redzējuši, jo es sapratu, ka jā, man ar vienu ir pa maz, lai es dabūtu tādu dekorāciju efektu, kādu es esmu izdomājusi. Tā kā jā, vēl viena virtene. Tad es vēl nopirku šādu te zilu plediņu. Mums jau viens ir pelēkā krāsā, ko Mūne ļoti iecienījis, viņa visu laiku uz viņa guļ, un tad es izdomāju, ka mums uz gultas šāds ļoti labi ieturētos, jo mums ir zila gultsveļa, un jā, šīs maksāja 6 eiro ar atlaidi. Un tad es jau jums minēju, ka viens no iemesliem, kāpēc vispār braucu uz veikalu, bija sveces, bet sveces nedabūju, tāpēc, ka pirmkārtām es nevarēju atrast tos gatavos komplektiņus, kur ir 4 svecītes iekšā, sākot tā kā, nu, lielāk, mazāk, ja jūs sapratāt. Nevarēju atrast, nevienā veikalā nebija, un tad beigās es nenopirku, un es ceru nākamnedēļ varbūt atrast kādu šādu te komplektiņu. Bet priekš svecītēm es nopirku šādu te dekoratīvo šķīvīti, ne, bet trauciņu, jo, jā, es sapratu, ka es savā vainagā nelikšu sveces, un līdz ar to tad es vienkārši uzlikšu šeit, un tas stāvēs man uz galda, sanāk apakšā zem vainaga. Nu, jūs redzēsiet. Es visu parādīju. Tas arī no visiem pirkumiem ir viss. Es teikšu tā, ļoti veiksmīgs brauciens man šodien bija. Dabūju gandrīz visu, ko es gribēju, un izņemot sveces, kas bija galvenais. Bet, jā, kopumā man šķiet, ka ļoti veiksmīgs brauciens bijis, un tagad tikai cerams, ka tas viss arī labi izskatīsies kopā, un man šķiet, ka ir laiks piebeigt šo te manu jau nedēļas garo dzīvokļa dekorēšanu. Paskatieties, cik mīlīgi! Cute! Man šķiet, ka kopumā izskatās ļoti, ļoti skaisti. Tā virtene man šķiet man ir ļoti labi sanākusi, un vainadziņš arī uz ūsiņu tagad tikai svecīts jānopērk un būs vienkārši ideāli. Kā jums šķiet, kā man šogad ir izdevies izdekorēt dzīvokli?